Mūsu ģimenē uz galda ir vismaz 9 ēdieni. Es tiešām izpaužos šajā vakarā ļoti. Mana māma parasti kaut ko arī atved, vīra māte atved zirņus ar speķi, tas ir viņas. Ziemassvētkos es parasti mēģinu katru reizi kaut ko jaunu, bet vienmēr ir pīle uz galda, un tad parasti šo pīli es cepu katru reizi savādāk. Piemēram, šodien pagatavošu vistu, bet vistas vietā noteikti var arī izmantot pīli, un tā es arī darīšu Ziemassvētkos. Pašas galvenās sastāvdaļas būs apelsīns, kļaujlapu sīrups, buljons, sviests, bez sviesta nekur, ķiplociņš, timijāns, miso pasta, jeb, kā es viņu saucu, tas ir Āzijas kečups un dzērvenīts. Vēl sinepīts arī. Tāds ziemīgs un sirdi sildošs ēdiens. Aiziet, sākam gatavot. Manā bērnībā Ziemassvētku vienmēr tika svinēti diezgan grandiozi, līdz ar to es droši vien to arī esmu ieviesusi savā ģimenē. Katrs kaut ko gatavoja savu, un tad sabrauc visa ģimene kopā. Bija rosos un šovēti kāposti un karbonādes. Viss tā kā pienākās īstai latviešu ģimenē. Tev būs jāsagriež no sākuma uz pusēm apelsīns, un tev būs jāsagriež dzērvenīts arī uz pusēm. Nāca salavecis ar opa par rokām. Nevarējām saprast, kāpēc viņam tās opa par rokas tādas līdzīgas ir. Es zinu, ka salavecīts nav viss, jo tāpēc mēs vienreiz redzējām, viņš atbrauca vienkārši pie mūsu mājām un pēc tam aizgāja uz mūsu garāžu un saģērbās kā salavecīts. Tiešām es to neredzēju. Es biju lejā. Es katru Ziemassvētku lejā skatījos, kad salavecīts nāk. Kurš tad nes tās dāvanas? Mamma teiks. Mamma teiks. Nē, es nenesu. Es to Labi, šī tēma ir ļoti gara un plaša. Es, piemēram, ticu Ziemassvētku vecītim. Sākumā mēs visu to apviļāsim miltos, lai tā mērce sanāktu tāda biezāka. Mūsu ģimenē ļoti iecienīts ir ķiploks. Es to lieku gan rīz vai visos ēdienos klāt. Man ļoti garšo un arī veselīgi. Cepšanai es izmantošu mazlietiņu olīveļu un sviestu. To gan es likšu vairāk, jo sviests ir dzīve. Mēs parasti, gandrīz katru Ziemassvētku taisam piparkūkas kopā. Šogad mēs esam jau uzcepuši piparkūkas. Nē, bet mēs taisīsim rītdien. Jā, mums ir jau nopirkt piparkūku mīkla. Reku, cik smuki tādas redzat brūnas un traukšīgas ar tiem miltiem. Piespiežam sulu no vesela apelsīna un tagad pieliekam klāt arī kļaujlapu sīrupu. Pārāk neaizraujamies, jo apelsīns jau ir salds. Kad visas būs apceptas no abām pusītēm, tad mēs noņemam nost un liksim virsū mērci. Uzreiz pieliekam timijānu. Liekam klāt dzērvenes. Tagad lejam klāt sagatavoto mērci pie dzērvenēm un ķiplokiem. Un tu, Jasmīna, vari ielikt iekšā apelsīns. Pieliesim klāt buljonu. Ko visātrāk apēd parasti, kas ir uz Ziemassvētku galda? Gaļu apēd. Gaļu noteikti apēd, jā, cepeti apēd. Kartupeļus vienmēr, protams, kā jau latvietim. Dažreiz arī mamma tā kā uztaisa gurķis. Vienkārši sagriez marinātas gurķis, vai arī normālas, un gandrīz neviens neapēd viņas. Tiešām? Jā. Es apēdu. Jā, jo tu mīli gurķus. Kāda neapēd? Neapēd arī visas. Jā? Dažreiz kaut kas varbūt paliek pāri. Klāt es pagatavoju kartupeļu biezeni. Mana tāda īpašā recepte ir tā, ka es viņu, kamēr kartupels var karsts, tad izspirst caur sietu. Klāt, protams, daudz sviests, nedaudz piens, sāls, pipari un muskatrieksts. Voilà! Ziemassvētku ēdiens ir gatavs. Kā jums liekas, kā mums izdevās? Labi. Sanāca? Jā. Viss sanāca. Man arī liekas, ka mums viss sanāca. Labu apetīti! Novēlu laimīgus un priecīgus Ziemassvētkus. Sirsnīgus un siltus Ziemassvētkus. Gaišus sirdī siltus Ziemassvētkus un atceramies, ka prieks nav tikai dāvanās.